Sveicināti vēlreiz, kolēģi. Tā tad ir beigusies mūsu iknedēļas tikšanās ar ministru prezidentu. Mēs apspriedām vairākus jautājumus, bet, protams, pats galvenais jautājums, kas bija mūsu sarunas dienas kārtībā, bija pēdējā laika starptautiskās aktualitātes, gan Amerikas Savienoto Valstu un Krievijas sarunas, gan arī vakar ministru kabinetā notikusī diskusija un attiecīgi pieņemtie lēmumi nacionālās drošības jomā. Ministrs prezidents man informēja par diskusijas saturu un gaitu. Mēs arī šodien Nacionālās drošības padomē runāsim, jo Nacionālās drošības padomes sastāvā, kā jūs zinat, ir gan ministri, gan arī Saeimas atbildīgo komisiju vadītāji un Saeimas priekšsēdētāji un valsts prezidents. Un, protams, es ļoti labi saprotu, ka šajā situācijā, kur ir ļoti daudz informācijas paziņojumi par ASV Krievijas sarunām, kas notika vakar Saudi-Arābijā, ir dažāda veida interpretācijas, ir dažāda veida arī analīzes un ekspertu viedokļi par to, kā varētu attīstīties ne tikai sarunu gaita attiecībā par Ukrainu, bet arī, protams, plašākas transatlantiskās saites, ņemot vērā arī to līderu samitu, kas pirmdien bija Parīzē un šodien būs attālinātā formātā. Es saprotu, ka viss šis samits būs attālinātā formātā un tajā Latvija pārstāvēs ministru prezidentu. Tātad šīs ir sarunas, kas, protams, un arī fons, kas sabiedrībā raisa daudz jautājumus, bažas, un es teiktu, ka tiešām daudz tie jautājumi ir ļoti pamatoti un tās atbildes šobrīd meklē ne tikai Latvija un Latvijas sabiedrība, bet arī daudzas Eiropas valstis un, es domāju, arī pārējie mūsu sabiedrotie. Bet mēs arī runājām par ļoti konkrētiem darāmiem darbiem, kas ir šobrīd gan mūsu diplomātijai veicami, gan mūsu aizsardzības sistēmai un valdībai kopumā, un es domāju, ka šeit mēs ar ministru prezidentu esam viensprātis. Latvija pilnīgi noteikti gan šodien sarunās Parīzes formātā, gan diskusijās ar NATO sabiedrotajiem, gan diskusijās Eiropas Savienībā runās par un darīs visu, lai panāktu 4 konkrētus mērķus. Pirmais, diemžēl mēs 3 gadus esam vairāk runājuši, bet mazāk darījuši. Šis ir tas brīdis Eiropas Savienībai, kurai ļoti konkrētas lietas darāmas atbalsta pakotnē Ukrainai. Ja Eiropas Savienība tiešām vēlās būt pie sarunu galda, nevis tikai lūgt, lai tā būtu, tad Eiropas Savienībai ir jāsagatavo ļoti konkrēts finansiāls piedāvājums atbalstam Ukrainai. Cik tie būs miljardi, tas, protams, ir atklāts jautājums, bet tas ir viens. Otra lieta, mēs neapšaubām diezgan daudz runājam par aizsardzības spējām un stiprināšanu Eiropas līmenī. Man tiešām ir prieks, ka Fonderlajenas kundze, Eiropas komisijas prezidenta, ir nākusi klajā ar priekšlikumu atcelt šos 3% deficīta griestus pie zināmiem un ar zināmiem nosacījumiem, bet vēl jau nekas nav izdarīts. Faktiski tā cīņa vēl ir priekšā gan politiskā, gan birokrātiskā līmenī. Otra lieta, jā, ir ļoti daudz spekulācijas, to mēs esam arī dzirdējuši par to, ka vai tikai kaut kādā brīdī ASV Krievijas sarunu rezultātā nav iespējams arī tāds scenārijs, kur tiek pārskatīta NATO spēku klātbūtne austrumu flangā, konkrēti, protams, arī Baltijas reģionā. Un šeit ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas un ne tikai arī mūsu tuvāko Ziemeļvalstu sabiedroto uzdevums izdarīt visu, lai šī NATO klātbūtne šajā situācijā palikt šajā līmenī, un atsevišķi plāni, par kuriem mēs esam vienojušies samitos, turpinātos. Mums ir jāsaka, varbūt tiešām tā ir tā ziņa, kas ir pozitīva visā šajā ārkārtīgi informatīvi mainīgajā fonā, bet tā ir pozitīva ziņa. Baltijas un Ziemeļvalstu, Polijas sadarbība, koordinācija un vienota izpratne, kas arī palīdz mums kopā diskutēt un panākt vienošanos Eiropā un NATO, ir ļoti, ļoti nostiprinājusies. Tas vien fakts, ka mēs Minhenes konferences laikā tikāmies koordinēt savu pozīciju, tas vien fakts, ka Dānijas premjeri
runāja vienu brīdi visu Ziemeļbaltijas valstu reģionu vārdā. Tas ir labi, un es domāju, ka šī koordinācija būs ne tikai politiska, mums ir arī militāra koordinācija, kurā piedalās arī Lielbritānija. Šos instrumentus, gan politiski, gan militāri, mēs turpināsim attīstīt. Visbeidzot, vēl divas lietas, tīri diplomātiskā frontē, un ne tikai. Protams, mēs turpināsim atbalstu Ukrainai. Ir konkrēti lēmumi jau pieņemti, ir konkrētas lietas, kuras arī Latvija, tas ir 42 bruņtransportieri, ko mēs piegādāsim, vēl ir plāns 28 gadam, bet mēs arī, protams, mudināsim arī pārējo Eiropu to darīt. Vēl mēs daudz runājam arī par ekonomisko sadarbību ar mūsu partneriem, runājam par konkrētām lietām, kas mūs interesē ekonomiskā sadarbībā ar Amerikas Savienotām valstīm, kur mēs noteikti varam to paplašināt enerģētikas, informācijas tehnoloģiju un aizsardzības industrijas jomā. Mēs arī pārspriedām šo te lēmumu, ko es pilnībā apsveicu, palielināt aizsardzības izdevumus 4% apjomā un jau pēc tam kāpināt līdz 5%. Tas nav tikai stāsts par Excel tabulu, tas nav tikai stāsts par grāmatvedība, tas ir īstenībā stāsts par to, ka tā nauda ir jāiegūda ļoti reālās spējās. Ja tas maksās vairāk, tad tas būs jāmaksā, jo mēs šobrīd dažreiz ļoti koncentrējamies 4, 3, 5%, bet pamatā īstenībā tas ir stāsts par to, kas mums ir. Un, protams, ka mēs gatavojamies NATO samitam Hāgā, kur arī būs ļoti nopietni lēmumi par visas alianses izdevumu palielināšanu. Saprotot visas tās bažas, saprotot visu šo informācijas pārbagātību, dažreiz ļoti pretrunīgo, dažreiz cerīgo, dažreiz ļoti, ļoti tādu pesimistisko, es gribētu teikt, ka mums visiem šobrīd, gan Latvijā, gan kopumā reģionā, gan Eiropā, ir jāsamobilizējās ļoti konkrēti lietu darīšanai. Tie nav vienkārši lēmumi. Uz papīra viņi izklausās labi, palielināsim aizsardzības izdevumus, bet tas nozīmē, ka kādām būs, protams, mazāk finansējumu. Mēs nevaram tikai visu finansēt uz deficīta rēķina, tas ir valsts pārvaldes efektivizācija, tas noteikti prasīs arī samazināšanu, tas noteikti prasīs arī diskusiju par citām lietām, bet mēs šo laiku, esam pilnīgi pārliecināts, kas ir ļoti trauksmains, spēsim pārvarēt tad, ja mēs paši pirmkārt saprotam, kas mums ir jādara, un otrkārt strādājam kopā ar sabiedrotajiem. Un vēl, protams, man ir daudz jautājumu bijuši šajā laikā par 5. pantu, par NATO līdzdalību. Es gribētu teikt, ka šobrīd visās mūsu sarunās, kas mums ir bijušas ar mūsu sabiedrotajiem, ieskaitot arī ar ASV administrāciju, vēstījums ir ļoti skaidrs. NATO ir un paliek, un Amerika ir ieinteresēta NATO, bet ar vienu ļoti skaidru nosacījumu. Jums visiem, kas ir NATO, ir ne tikai jāinvestē vairāk aizsardzībā, bet arī jākāpina savas spējas. Jums ir jāuzņemās tāda pati atbildība, kāda savu laiku bija Eiropas sabiedrotajiem augstā kara laikā. Un tas, kas mani drusku dara bažīgu, nevis Latvijas lēmumi, nevis Baltijas lēmumi, bet lai visi NATO sabiedrotie, kuri šobrīd arī tērē mazliet ap 2%, lai viņi to saprast, un tas ir vēl viens mūsu diplomātijas uzdevums, panākt, lai Hāgas samitā būtu vienota izpratne, vienota lēmumi. Ja mēs esam spēcīgi partneri amerikāņiem, tad amerikāņi mūs respektēs, amerikāņi ar mums sadarbosies, nekas īpaši drošības situācijā nemainīsies. Ja mēs turpināsim izlikties, ka viss ir kārtībā un 5 samiti un 3 deklarācijas ir skaistas, tad patiesību sakot, tās būs daudz lielākas problēmas vairāk transatlantiskajām saitēm. Tā kā daudz lietas ir mūsu pašrokās, es tiešām aicinu nākamajā periodā kritiski vērtēt daudz informācijas, kas būs, tādas būs, un šobrīd koncentrēties varbūt ne tik daudz uz Krievijas un ASV sarunām. Mēs sakojam līdzi, mēs strādājam, tas ir kritiski, bet arī šobrīd ļoti, ļoti mobilizēties uz darbiem un mājas darbiem, kas mums ir jāizdara. Pēc šī garā ievada es saprotu daļu no jautājumiem, es esmu atbildējis, tāpēc es došu vārdu ministru prezidentei un varat noteikti izmantot arī
arī iespēju uzdot jautājumus pēc ministra prezidents uzrunas. Baidos, ka sanāca par ilgu, par to es atvainojos. Jā, labdien, godātie mediju pārstāvi. Paldies valsts prezidentam, kas tiešām ļoti labi arī atspoguļoja tās mūsu pagājušās nedēļas un aizpagājušās nedēļas aktualitātes. Es gribu teikt, ka noteikti ir jānovērtē mūsu spēja koordinēties NBA8 valstu vidū. Un tas, kas šobrīd notiek Eiropā, faktiski ir tāda zināma atmošanās tai realitātei, kādā mēs, kā Baltijas valsts, Ziemeļvalsts, jau esam labu laiku kopš kara sākuma Ukrainā. Un šobrīd Eiropai ir jānoformulē savs ļoti praktiskais pierādījums tam, ka viņi patiešām ir NATO valstis, ka viņi patiešām palīdz Ukrainai un ka mēs vēlamies mieru Eiropā. Un tam ir nepieciešami vairāki arī ļoti praktiski risinājumi. Tāpēc notiek tāda kā pozīciju veidošana. Pirmdien Parīzes sanāksmē, kuru biju organizējis Francijas prezidents Makrons, piedalījās tās valstis un pārstāvi, kuri nepārstāv mūsu reģionu un nepārstāv NBA8 valsts, jo NBA8 valsts un mūsu reģions visi tērē aizsardzībai gana daudz. Eiropas Savienības valstis šobrīd tātad veido pozīcijas sarunām arī ar Amerikas Savienotajām valstīm. Jo sākoties jaunai Amerikas Savienoto valstu administrācijai strādāt, skaidrs, ka jūs redzat, ir ļoti daudz un dažādi vēstījumi, un mums ir jāpielāgojas abām pusēm šai jaunai situācijai. Tāpēc, acīm redzot, kāds laiks tādā pielāgošanās stadijā paies, bet pirmdienas sanāksmē deleģējām Dānijas premjeri, kuri ļoti tiešām ir liela arī Ukrainas atbalstītāji, un kur ir izveidojis veselu mehānismu, kādā šobrīd strādā arī atbalsts Ukrainā, kurā varam piedalīties arī mēs. Tātad vienojāmies, ka pirmais, ko nozīmē ilgtermiņa miers Ukrainā un ko nozīmē īstermiņa miers Ukrainā. Tātad mums ir jāspēj visiem vienoties, kā mēs to redzam. Tātad pirmā pozīcija bija skaidra, ka mēs saprotam, ka nevar uzsākties sarunas par uguns pārtraukšanu Ukrainā, kamēr nav skaidrs šīs miera saruna rezultāts un Ukraiņiem nav skaidrs garantijas, kā šis miers tiks nodrošināts. Lai nodrošinātu mieru, arī Eiropai jāatbild uz jautājumu, vai mēs esam gatavi aizsūtīt kādu savu miera nodrošinātāju spēkus. Nākamais jautājums, vai tas notiek NATO ietvaros, vai tas notiek ārpus NATO ietvariem. Ja tas nenotiek NATO ietvaros, kādos tiesiskos ietvaros tas notiek. Par visu šo mēs arī noteikti šodien runāsim pēcpusdienas video formāta režīmā, kurš tātad ir izsludināts šodien pēcpusdienā. Tātad visi dalībnieki šodien piedalās šajā video formātā, jo ir uzaicināts vēl papildus tām valstīm, kas bija uzaicināts vakar, arī vēl citas valstis šorīt no rīta. Mums ir svarīgi nopozicionēties, tāpēc, ka līdz šim vairāk jūs labi visi atcerieties bija miers Ukrainā, un šobrīd mēs runājam par taisnīgu mieru Ukrainā, bet nekad mēs nebijām, tā kā šo taisnīgo mieru Ukrainā varbūt ritīgi satvēruši rokās un salikuši pa plauktiņiem, ko tas patiesībā nozīmē Ukrainai, ko tas nozīmē Eiropai, ko tas nozīmē Amerikai arī, un ko tas nozīmē Baltijai. Es pilnībā pievienojos valsts prezidenta teiktiem, ka mūsu diplomātiskajam dienestam arī mūsu ārlietu ministrējas jau esmu devusi uzdevumu arī koordinēt šo pozīciju, gan skaidrojot jums, kā mēdījiem, gan arī komunicējot ar NATO pārstāvjiem un arī Amerikas Savienotajām valstīm, ka ir ļoti svarīgi, ka nekas nemainās šajā spēku noturībā Baltijas valstīs austrumu pierobežā. Arī NATO līguma ietvaros mēs esam NATO pierobežu zona, uz kurām attiecās arī citi nosacījumi gadījumā, ja mums ir jāsūta kādu spēku uz kādu no citām valstīm. Tā kā, manuprāt, es esmu gandarīta, ka šobrīd beidzot notiek tādas kārtīgas, praktiskas sarunas. Jau pagājušajā gadā es aicināju vairākas reizes, un arī mani pārējie MB8 kolēģi, piemērot tātad šo 2% robežu NATO vajadzībām. Jūs visi zinat, ka mēs tērējam 3,45% no mūsu IKP. Tas nav maz. Mēs esam viena no lielākajiem aizsardzības un drošības uzturētājiem šajā reģionā.
Mēs, protams, nevaram darīt to savādāk, tāpēc mēs vakar, izvērtējot arī nākamās NATO vajadzības, valdībā vienojāmies, ka mēs jau no nākamā gada tērēsim aizsardzībai vismaz 4%. Un tuvākajos gados vismaz 5%. Šodien ir ļoti svarīga saruna arī šodien lejā sanāksme Nacionālajā drošības padomē, kurā arī man ir svarīgi piedalīties. Es vēlos arī šo ziņu izstāstīt gan valsts prezidentam, gan Saeimas pārstāvjiem, kas piedalās Nacionālā drošības padomes sēdē, lai mēs arī varētu kopīgi saprast, kā šo mērķi īstenot. Valdībai šis nav vienkārši uzdevums, jo ir viennozīmīgi skaidrs, ka tikai ar budžeta līdzekļiem to izdarīt nevar. Tāpēc paralēli mums arī iet sarunas ar Eiropas komisiju, pārējām Eiropas dalībvalstīm, kā mēs varētu veidot kopējas Eiropas fondus. Tāpat arī šī budžeta deficīta atkāpe ir arī viena no manis ierosinātajiem priekšlikumiem Eiropas komisijai, kādā veidā mēs varētu stiprināt visā Eiropā arī aizsardzības izdevumus, ņemot vērā, ka mums ir jārīkojas ātri un tagad. Tāpēc arī, lai mēs attīstītu ne tikai šo finansiālo atbalstu, bet spētu iedot arī militārajai industrijai skaidru signālu, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs līdzīgi kā mēs pasakām, ka mēs Ukrainai atvēlam 0,25% no sava IKP, to varētu darīt arī citas valstis, tie varētu būt citi procentuāli skaitļi, bet tas iedot arī militārajai industrijai, īpaši arī Eiropā, bet ne tikai arī Amerikas Savienotajās valstīs, kas ir mūsu transatlantiskie partneri, un mēs no viņiem iegādājamies ļoti daudz mūsu kaujas spēju vajadzību, iedot skaidru signālu, ka viņu militārā industrija var plānot piegādes un plānot ražošanu. Tāpēc vakar mēs palielinājām pamatkapitālu mūsu valsts aizsardzības korporācijai, lai viņi varētu jau uzsākt praktiskus būvniecības darbus militāro lādiņu ražotnei, jo mēs piedalījāmies kopējā Eiropas konkursā, kurā mēs arī daļēji esam saņēmuši finansējumu tai visai nepieciešamai rūpnīcai, kas tur būs kopā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm. Bet šī nav vienīgā rūpnīca, ko mēs ceram, kas varētu atvērties Latvijā. Jūs zināt, ka mums ir Patrijas, kas jau ražo. Mani ir uzrunājuši arī lielie militāro industriju pārstāvji, un es skatos arī pozitīvi uz to, ka aizsardzības ministrija kopā ar ekonomikas ministriju varētu sagatavot piedāvājumu, kādas vēl militārās industrijas lielās ražotnes varētu būt Latvijā, jo tas veicinātu mūsu ne tikai drošību, bet arī mūsu ekonomiku, veicinātu arī tehnoloģiju attīstību un dotu arī jaunas darba vietas, tāpat kā mēs varētu piedalīties arī kopējās ražošanas ķēdēs, kas ļaut arī Latvijai nopelnīt no šīs ražošanas. Tātad mūsu ieskatā ir ļoti svarīgi, ka Eiropas komisija ne tikai dod iespēju palielināt budžeta deficītu, bet arī runā ar savu komisijas likumdošanas pārstāvjiem, Eiropas parlamentu, kur varētu lemt arī par dažādām šī brīža papildus iniciatīvām, lai bankām nebūtu tik augstas prasības militārās industrijas ražotājiem, kādas tās ir šobrīd, jo ir ļoti sarežģīti militārai industrijai saņemt atļaujas no privātā sektora, lai viņi varētu finansēt. Ir skaidrs, ka, lai sasniegtu tās vajadzības, kas mums ir vajadzīgas, lai Eiropa varētu justies arī drošāka, mums ir vajadzīga gan budžeta nauda, gan kopēja Eiropas līdzekļi, gan arī privātie līdzekļi, gan arī skatīties uz kopīgiem aizdevumiem. Tātad par šādiem kompleksiem risinājumiem mēs runāsim noteikti arī šodien pēcpusdienā. Tāpat arī vakar slēgtajā sēdē aprunājam, kas būtu tas spēku samērs, ja būtu nepieciešams tādu sūtīt uz Ukrainu. Mēs esam to izrunājuši, bet mums noteikti ir jābūt skaidrām garantijām, ja mēs kaut ko tādu darītu, kā nodrošināsim šo mūsu karavīru aizsardzību un viņu tiesību pārstāvību arī gadījumā, ja notiek kāds konflikts. Tātad par šo tiesisko rāmu vēl tiek runāts. Mēs tāpat arī gribam saņemt no mūsu transatlantiskiem partneriem skaidru atbildi, vai viņi ir gatavi nodrošināt arī kaujas spējas Ukrainā, tās, kas ir nepieciešams šobrīd, lai Ukraiņa turpinātu būt stipri šajās sarunās. Tātad viss šīs sarunas šobrīd ir tādā atvērtā pozīcijā, un jūs tam visam aktuāli sekojat līdzi. Vēl gribēju pateikt, ka ir ļoti svarīgi, ja ir kādi jautājumi, uzjautājiet man, nepaļaujoties tikai uz kādām baumām. Šajā situācijā ļoti svarīgi saņemt tiešu ziņu, nepastarpinātu ziņu,
Mēs esam ļoti ciešā kontaktā gan ar NATO ģenerālsekretāru, gan ar MB8 valstīm, gan ar citiem Eiropas līderiem. Man tiešām ir izveidojusies ļoti laba sadarbība, jo uz mums, kā uz Baltiju, skatās tiešām kā šī reģiona pazinējiem. Un nav noslēpums, ka to, ko teica valsts prezidents, ko mēs esam teikuši pirms gada, 2, tas šobrīd ir tieši tas, kas ir vajadzīgs Eiropai. Stiprināt sevi gan drošībā, gan meklēt kopīgas iepirkums, gan arī skaidri pozicionēties, ko nozīmē taisnīgs miers Ukrainā. Paldies! Jūs jau tikko kā pieminējāt aizsardzības budžetu. No valstības nākamo mēnešu laikā, lai jau nākamgad izdotos palielināt izdevumus aizsardzībai 4% apmērā no IKP. Es domāju, ka tā atbilde ir daļai jau jūsu jautājumā ietverta patiesību sakot. Mēs ļoti labi saprotam, ka palielinot izdevumus, un, protams, tas lielā mērā būs arī atkarīgs no tā, kā attīstīsies ekonomika. Ja ekonomika attīstīsies pozitīvi, tas tomēr dod arī ieņēmumus, kas rezultējās nodokļos un kas attiecīgi var tikt izmantoti arī valsts aizsardzības stiprināšanā. Un šeit, protams, ka viena lieta mēs runājam, kā pārdalīt vai kā samazināt, kas būs jādara. Arī valsts pārvaldi, bet redziet, mēs varam, protams, mēģināt runāt, un tas būs jādara. To valdība noteikti, jo tas ir valdības kompetences jautājums, arī darīs, kā samazināt noteiktu skaitu strādājošo, bet jāsāk jau ir ar funkcijām. Jāsāk jau ir skatīties, kas ir tas liekais, šobrīd liekais, kas varbūt citos apstākļos ir svarīgi, bet, diemžēl, šobrīd liekais, no kā jāatsakās. Bet otra lieta, tas ir arī jādomā par to, kā tomēr par spīti visai šai tiešām pagaidām lielajai neskaidrībai, kā panākt arī ekonomikas izaugsmi. Ministrs prezidents minēja par savām sarunām ar militāro industriju. Tā ir daļa no ekonomikas, jo mēs dabonam investīcijas šajā jomā. Tas jau ir pluss, jo tas jau nozīmē ražošanu ne tikai Latvijai, bet plašāk. Mēs diezgan daudz esam strādājuši pie lielo informācijas tehnoloģiju kompāniju ienākšanas. Diezgan daudz tika diskutēts, un joprojām Saeimā diskutē par to pašu mākslīgo intelektu. Daudz domā, ka tā ir kaut kāda tāda mistiska lieta, kas ir domāta varbūt tur tādā šaurā izpratnē, bet mākslīgā intelekta kompānijas ir gatavas nākt iekšā un arī strādāt un sadarboties ar šo centru, un tas mums palīdz divējādi. Kāpināt ekonomiku, bet arī drošības jomā. Tā kā no valdības puses, mēs par šo runājam ar ministru prezidentu, bez šiem, protams, absolūti svarīgajiem aizsardzības un drošības jautājumiem vēl ir divas lietas darāmas. Pirmā, darīt visu, lai samazinātu visu šos birokrātiskos šķēršļus. Mēs runājam par iepirkumu likumu, vienkāršošanu, vēl par lietām valdība to liks kopā. Bet arī kā kāpināt ekonomikas tempu, kā piesaistīt investīcijas. Un otra lieta, kas arī ir būtiska, ko es esmu teicis janvāra sākumā, un kas arī cieši saistīta ar šīm divām lietām, un kas ir jau ilgtermiņa jautājums, mēs paši zinām, kāda mums ir demogrāfijas skaitļi. Arī tur būs jāstrādā. Tas ir savstarpēji saistītas kaut kur lietas, bet ministru kabinetam, protams, gatavojot 28. gada budžetu un jau tālāk 27. 28. gada budžetu, būs arī noteikts plāns gan aizsardzības izdevumu kāpināšanai, gan izdevumu revīzijai, gan arī ekonomikas kāpināšanai. Un tas ir, protams, ka ministru kabineta Saeimas darbs, un tur, kur tas nepieciešams, šajos jautājumos esmu gatavs atbalstīt mūsu ministru kabinetu, mūsu Saeimu. Arī 4% no IKP
vai pēc šī valdības restarta viens no jautājumiem, kas varētu būt dienas kārtībā, ir pārskatīt valsts pārvaldi un iespējams kā vienu no soļiem, lai Jā, paldies par jautājumu. Es arī tiekoties ar ministriem, ar katru, esmu pārunājusi no 4 šī gada prioritāšu tāda ietvara. Viens ir drošība, tas ir jūsu minētais aizsardzības arī jautājums, iekšlietu jautājums un kopumā arī drošība, civila aizsardzība, demogrāfija, tātad ģimeņu politika, kā mēs uz šo jautājumu skatāmies. Tad investīcijas un ekonomika un birokrātijas mazināšana. Viņi visi savstarpēji ir saistīti jautājumi, jo nevar nevienu no viņiem īstenot, nedarot kaut ko kādā no citiem. Tātad, lai mēs varētu palielināt izdevumus aizsardzībai, viennozīmīgi mums būs jāpārskata ne tikai valsts pārvaldes, bet arī pašvaldību izdevumi. Jo, ja paskatās pētījums, tad valsts pārvaldē ir liela izdevuma, bet arī pašvaldībās šobrīd ir ļoti liels šīs publiskās pārvaldes, ja mēs kopumā ņemam izdevumu skaits. Un ja mēs saprotam, ka mēs tiešām visi strādājam uz vienu ļoti skaidru mērķi, stiprināt savu drošību un vienlaikus domāt par mūsu iedzīvotāju skaita pieaugumu, par mūsu iedzīvotājiem. Tās ir kā divas rokas, jo mums ir vajadzīgi iedzīvotāji, mums ir vajadzīga šeit Latvijā latviešu valoda, mums vajag, lai cilvēki šeit ir, lai viņi jūtās kā mājās, bet viņi nevar justies labi kā mājās, ja mēs nedomāsim arī par tām pārējām lietām otrā rokā. Tā es šobrīd jūtos. Vienā rokā ir šī drošība, otrā rokā ir arī mūsu visu cilvēku vajadzības. Un to ir daudz. Tāpēc nevaram mēs tikai palielināt tēriņus, nedomājot arī par cilvēku veselību, labbūtību, sociālām vajadzībām. Man ir jāatrod labs līdzsvars starp šiem visiem izaicinājumiem, vienlaikus tātad meklējot investīcijas, un vēl valsts prezidents pieminēja šo militāro industriju. Es arī esmu tikusies vairākās vizītēs ārvalstīs. Uz mums raugās kā uz digitālo datu valsti. Mēs esam digitāli. Visu citu acīs mēs esam digitāli un mobīli. Mums pat nav īpaši reklāma tur vairs vajadzīga. Tad mums ir jāizmanto arī visas šīs iespējas, ko atnesīs gan mākslīgā intelekta likums un nenovērtēsim to par zemu. Nākotnes iespējas nebūs automašīnu būvē lielās rūpnīcās. Nākotnes iespējas, kur pelna šobrīd Amerikas Savienotās valstis, tie ir digitālie dati, tie ir tehnoloģiskie risinājumi, un tas ir mākslīgais intelekts. Tāpēc es domāju, Latvijai ļoti svarīgi iet ātriem soļiem uz priekšu, un paldies visiem, kur ir iesaistījušies šajā iniciatīvā, un mums jau Latvijā ir uzņēmumi, kas strādā ar mākslīgo intelektu. Tātad, un vēl jautājums par birokrātiju. Protams, mums būs jādomā, kā mēs varam gudri veidot centralizētāku valsts pārvaldi, samazinot izdevumus. Jo viennozīmīgi būs komplekss jāatrod aizsardzības izdevumiem, būs komplekss no vairākiem avotiem, šie finansējumi jāsliek, jo vairāk mēs arī vienosimies Eiropas līmenī rast risinājums. Jo, protams, mums būs lielāka elastība arī nacionāli novirzīt šos līdzekļus tam, kam tiešām mums to vajag, protams, nedomājot tikai par aizsardzību. Jo skaidrs, ka mums jādomā arī par mūsu ikdienu, par bērniem, par skolu, par transportu, par veselību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc manās rokās šobrīd ir ļoti daudz jautājumu, arī valdības restarts, un es domāju, ka mēs to varam izdarīt, tāpēc, ka mēs neesam tik liela valsts, kas kustās lēni. Patiesībā mēs spējam diezgan ātri pielāgoties šiem jaunajiem mainīgiem apstākļiem, un mums tas ir jāizmanto. Man tādu piedāvājumu Progresīvo partija nav izteikusi, līdz ar to nevarēšu arī noteikti nokomentēt šādu Progresīvo partijas redzējumu, bet tas, ka finanšu ministrs
pēc mana aicinājuma ir arī uzņēmies vadīt uzraudzības komiteju Rail Baltica jautājumā, tā ir laba ziņa. Un es domāju, ka mēs varam arī vēl daudz labas citas ziņas parādīt, kādā veidā mēs varam virzīties ļoti grūtos starptautiskos lēmumos uz priekšu un uzticoties arī tam, ka kopumā strādājot pie arī grūtiem lēmumiem, bet sadalot viņus varbūt tādos mazākos nogriežņos, to risinājumu var atrast. Bet nevienmēr risinājumu var redzēt no tās vietas, kur tu stāvi šeit, jo tam ir vajadzīgs zināms process, projekti, laiks, apstākļi, citi sabiedrotie, un nevienmēr viss ir atkarīgs tikai no Latvijas. Tā kā, pieņemsim, Rail Baltica projektā mēs arī ļoti daudz esam saistīti ar pārējām Baltijas valstīm un Eiropas komisiju. Paldies, tev īstenībā personīgam būs 2 jautājumi Mājas Saimniekam, valsts prezidentam. Tā kā sarunās starp ASV un Krievijas pēc tikai pirmais solis, taču tās ir sarunas par Ukrainu, bez Ukrainas. Tāpēc ir tikai pamatots jautājums, ja ASV iekārtas Krievijai un atdod daļu Ukrainas teritorijas, ko tas nozīmē mums? Ziniet, es domāju, ka varbūt tiešām mēs to šobrīd varētu traktēt kā sarunas par sarunām īstenībā. Tā bija pirmā ASV un Krievijas tikšanās, bet man ir ļoti grūti, gandrīz neiespējami iedomāties, kā var vienoties 2 valstis par kaut ko bez Ukrainas klātbūtnes. Ukraina nav tajā situācijā, kādā tā bija 2022. gadā, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu. Mēs atceramies, kāda toreiz bija situācija, kad prezidentam Zelenskim tika piedāvāts evakuēties no valsts, kad patiesībā sākot ļoti daudzi domāja un uzskatīja, ka Ukraina spēs noturēties ne gluži 3 dienas, varbūt 3 nedēļas. Ukrainai ir kaujaspējīga armija. Ukrainai ir joprojām ļoti spēcīgs atbalsts. Es domāju, ka Ukrainas sabiedrība vienkārši nebūs gatava akceptēt. Es nevaru runāt Ukrainas sabiedrības vārdā. Es šobrīd izsaku savu pieņēmumu. Es nevaru runāt prezidenta Zelenska vārdā, bet es varu izteikt tikai savu pieņēmumu. Akceptēt kaut ko tādu, ko tā uzskatīs par nepieņemamu. Un es domāju, ka tās sarunas beigās bez Ukrainas nebūs iespējams. Un es nedomāju, ka ņemot vērā arī to, kāda bija tā diskusija tā pašā jau slavenajā Minhenes drošības konferencē, kurā piedalījās prezidents Zelenskis, kurš diezgan skaidri formulēja ne tikai tos principus, bet viņš arī atbildēja uz šādiem jautājumiem. Es nedomāju, ka kaut kas tāds ir reāli iespējams. Tas, ka, protams, var pieaugt kaut kāds spiediens pret Ukrainu akceptēt, teiksim, kāda, pamiera vai miera nosacījums, tas ir fakts. Bet no mūsu viedokļa raugoties, un to es esmu uzsvērs, un to ir uzsvērusi mūsu ministru prezidenta, un to ir uzsvērusi mūsu ārlietu ministra un pārējās valsts un parlamenta amatpersonas, mūsu pozīcija ir skaidra. Bez Ukrainas šīs sarunas, mūsuprāt, ir neiespējams. Mēs to esam teikuši un turpināsim uzsvērt. Mūsu uzskats ir arī, ka bez Eiropas klātbūtnes tas nav iespējams. Sevišķi vēl jau vairāk, ko teica ministra prezidenta. Jūs zināt, ka kaut kur parādās šīs sarunas, un jā, mēs tiešām diskutējam, un arī skatīsimies šo Nacionālās drošības padomē, tāpat kā to skatījās vakar valdība, kādu spēku izvietošanu. Ja tie ir Eiropas spēki, kā mēs varam lemt par Eiropas spēku klātbūtni Ukrainā bez klātbūtnes? Tas vienkārši ir neiespējami. Kā mūsu Saeima vai jebkādas citas Eiropas valsts Saeima vai parlaments par to lems. Tādēļ šobrīd es neatbildēšu, labi saprotot jūsu jautājumu būtību, ko tas nozīmētu mums. Mūsu visu kopīgs uzdevums. Latvijas diplomātijas, Ziemeļbaltijas valstu uzdevums, kopējais Eiropas uzdevums ir izdarīt visu, lai Eiropa varētu nodrošināt tādu atbalstu Ukrainai, ka pirmkārt bez Ukrainas klātbūtnes sarunās neko nevar izlemt, un otrkārt bez Eiropas klātbūtnes. Un tas prasīs atvērt maku un mobilizēt maksimāli visus tos resursus, kas ir mūsu rīcībā. Un, diemžēl, mums ir godīgi sev jāpaskatās acīs un arī spogulī un jāatzīst, ka ir tomēr arī valstis, ja mēs paskatāmies uz visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm, kur tie viedokļi nav pilnīgi identiski. Mēs jau zinām, par ko mēs runājam. Tā kā mūsu uzdevums šobrīd ir izdarīt visu, lai Ukrainas pozīcijas būtu maksimāli spēcīgas un lai mēs nenonāktu pie kāda brīža, kur jūs man uzdosiet šo jautājumu, ko tas nozīmē, ja mēs redzam, ka Ukraina ir vienkārši iespiesta stūrī. Mēs nedrīkstam darīt visu, lai
mēs nedrīkstam pieļaut, es atvainojos, man mazliet jau aiziet. Lai rastos tāda situācija, kur Ukraina ir spiest akceptēt absolūti nepieņemamus nosacījumus. Tā pašā laikā visi tie kontakti, kas man ir bijuši, kas mūsu diplomātiem, kas mūsu politiķiem ir bijuši, ja es nemaldos Minhenes konferencē, ministrs prezidents vairāk tikās ar senatoriem, es vairāk tikos ar bruņoto spēku komandieru NATO Eiropas bruņoto spēku komandieru un citiem. Visur mēs dzirdējām ļoti skaidru ziņu, ka sarunveži apzinās, ka Ukrainai šo sarunu rezultātā jābūt spēcīgai un neatkarīgai. Labi, mēs varēsim padiskutēt, ko katrs saprot ar spēcīgu vai neatkarīgu. Manā izpratnē tāda valsts, kurā ir ļoti spēcīgi bruņotie spēki, kurā ir milzīgs finansiāls atbalsts no sabiedrotajiem, lai šos spēkus noturētu un kas sāk integrēties rietumu struktūrās. Precīzi. Un otrs jautājums. Paldies, redzot, cik primitīvas metodas un ieročus izmanto Krievija vai Latvijai izstāšanās no tās līguma, kā brīvi izmantošana būtu stiprinājums mūsu drošībām, kāpēc ir nomas zemē, vesels gads, to laikā būtības iespējams tās mīgas atrast pasūtīt un jau iespējams saprāt. Jānākšanas kundze, es tikko sajūtos kā skolnieks, kas ir labi atbildējis eksāmenā pēc pirmā jautājuma. Es tagad mēģināšu atbildēt arī uz šo jautājumu maksimāli precīzi. Jautājums par Otavas konvenciju, un to es teicu arī pirms gada. Manā izpratnē pirmkārt jautājums par to, ko liek priekšā mūsu valsts bruņoto spēku vadība, vadoties no aizsardzības plāniem, no viņa reālām vajadzībām. Šī diskusija pirms gada bija, un es labi atceros, kāds bija bruņoto spēku komandieru padoms. Mums ir jauns bruņoto spēku komandieris. Šis padoms tiek formulēts, bet šeit ir divi aspekti, kas būs ļoti svarīgi. Pirmais, līdzīga diskusija ir sākusies Somijā, līdzīga diskusija ir sākusies Lietuvā. Šādus lēmumus būs jāpieņem kopīgi. Otra lieta, būsim arī realisti. Pirms gada, tad, kad šo jautājumu, es atceros šo diskusiju, kāda mums bija, un diskutēja par šo te nopirkšanu vai izvietošanu, tur bija diezgan sarežģīti un piņķerīgi apsvērumi pašā konvencijā ierakstīti, ka nemaz tik vienkārši, kā lai saka, ne pasūtīt, ne nopirkt viņas nevarētu. Tad būtu jāskatās vienalga par pašu ražošanas attīstību vai ko citu. Un, protams, es neslēpšu, ka viens arī no politiskiem apsvērumiem, tas nebija militārs apsvērums, politiskais apsvērums, atcerēsimies, kādā vārdā ir nosaukt šī konvencija, un atcerēsimies mūsu sadarbību ar vienu no mūsu vadošajiem sabiedrotajiem NATO daudznacionālās brigādes vadošo valsti. Tā kā arī par šo būs jārunā. Es sagaidu, ka ne tikai mūsu pašu komandieru padoms, bet arī reģionālais padoms tuvākā laikā noslēgsies. Es nevarēšu jums pateikt, kāda būtu tuvākā laika definīcija. Es esmu par šo runājis ar vairāku valstu vadītājiem. Es zinu, ka tur ir iekšējas diskusijas, kuras ir vienā vai otrā līmenī. Bet vislabāk būtu šos lēmumus pieņemt kopā vienā vai otrā virzienā un balstoties tīri šobrīd uz bruņoto spēku vadības nostāju. Ar politiku kaut kā mēs tiksim galā. Bet šobrīd es zinu, ka pie šā jautājuma strādā, un es zinu, ka reģionāli arī ministri, aizsardzības ministri un komandieri kaut kādā brīdī par šo runās. Nedabūju šoreiz labu atzīmi. Ja Trumps pūš Putins stabulē, vai tas nav bīstami, vai tas nerada draudus mūsu pašu drošībai? Es domāju, ka šajā gadījumā, un es pieļauju, ka arī tuvāko mēnešu un gadu laikā mums būs situācijas, kurās būs izteikumi, paziņojumi, kas mums liks sausīties, sarosīties. Un labākais veids, ko šādā gadījumā darīt, ir runāt ar Amerikas pusi, skaidrot to, kāds ir mūsu redzējums, kāds ir mūsu viedoklis un kādi ir reālie fakti. Es pieļauju, ka šajā gadījumā tomēr mēs esam redzējuši
arī ASV prezidentu runājot diezgan kritiski par Krievijas federāciju. Es to šobrīd vairāk saistītu varbūt, ka ir atstājis iespaidu uz šādu viedokli kaut vai nesenais telefona kontakts, kas bija abiem valstu līderiem. Un es pieļauju, ka pilnīgi noteikti šobrīd ir ļoti liela vēlme radīt šo te pozitīvo dinamiku, lai prezidents Trumps pēc iespējas ātrāk sasniegtu savus pirmsvēlēšanu mērķus mieru. Bet, manuprāt, ka šeit ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija sāk pilna mēroga karu pret Ukrainu. Tas ir pilnīgi skaidrs fakts. Ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija ir bijis agresors, un ir pilnīgi skaidrs, ka mums būs jādara daudz vairāk, un tas bija viens no maniem mērķiem, ko es minēju uzrunas sākumā, pastāvīgs, diplomātisks, politisks kontakts ar ASV pusi visos līmeņos, lai novadītu arī mūsu viedokli, mūsu redzējumu, un tas vienkārši prasīs mums visiem darbu, skaidrošanu, diskusiju. Man ir bijusi tā iespēja būt savu laiku klāt, kad Baltijas valstu prezidenti tikās ar prezidentu Trumpu 2018. gadā. Tā bija saruna, viņš daudz jautā, viņš daudz uzklausa, viņš noteikti arī pēc tam kaut ko no šīs sarunas paņem. Un man ir bijusi samērā laba, kā es jums kādreiz teicu, telefona saruna ar prezidentu, kur viņš arī interesējās detalizēt par lietām. Mums visiem kopā būs jādara, lai tiešām es arī atgādinātu par tām lietām, par tiem faktiem, kas, patiesībā sakot, ir notikuši. Un jā, būsim gatavi tam, ka var gadīties, ka būs paziņojumi, kuriem mēs nepiekrītam, bet mums būs arī jāinvestē daudz, lai skaidrot savu pozīciju un, kā lai saka, līdzsvarot šāda veida arī retoriku. Paldies. Jā. Gan mēs 2 stundas precīzi.